Sveiciens visiem! Brīvības studijā Armands Māliņš, viņš arī blogeris Viedais Manels. Un brīvvalsts blogeris Andris Petrovs. Šodien sāksim ar izglītību, proti ar streiku, kurš nenotiek. Bija paredzēts, kā 19. septembrī pedagogi sāks streikot, bet pašā pēdējā brīdī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība panāca vienošanos ar valdību. Jautājums, protams, ir tāds, vai skolotāji ir informēti, kāda ir bijusi šī vienošanās, un vai skolotāji atkal nebūs kaut kādi šie te apdalītie, jo ņemot vērā šo te visu jautro un traģisko priekšvēlēšanu laiku, ja, vai tas nav atkal kārtējais koalīcijas partiju triks, jo man šķiet, ka tieši uz to tas viss velk. Nezinu, man, teiksim, jau sāk saistīties burtu salikums līdzda ar nodevību, jo kā var nenodot? Un šī bija kārtējā reize, ja? Jo iepriekš tika nodoti jau tie skolotāji, kuri atteicās potēties, un tagad arī nodeva pārējos. Jā, tādas žēlastības vai ubaga dāvanas no valdības tika saņemtas, un tas tika nosaukts par kompromisu. Ja? Kopumā tad algas praktiski netika palielināts, tika palielināta slodze, un palielinoties slodzē it kā uz tās algas arī kļuva lielākas, bet likme palika tā pati, tā lielākā jēga. Ja? Bet es gribu šo tēmu mazliet vēl paturpināt, piesaucot mūsu, kā tautā sauc valdību, lidojošā sila, ja? Un tas mūsu premjeras kapteinis Amerika teica, tas ir dāsns piedāvājums. Un pēc šīs leksikas es sapratu, ka viņš jūtās kā muiškungs pret skolotājiem un pret mums visiem, it kā mēs būtu dzimtcilvēki, jo Kariņš jau nav nekāds mecenāts, viņš no sevīm neko neatrauj un nedod. Ja? Tā ir mūsu tautas nodokļu nauda, kas tiek tātad maksāta. Lūk, un es saprotu savā ziņā to piedāvājumu skolotājiem, un kā viņš skanēja. Viņš skanēja aptuveni tā, vai nu jūs tagad pirms vēlēšanām dabūnāt to, ko mēs jums dodam, vai arī, ja jūs tagad to nepaņemsiet, tad pēc vēlēšanām dabūsiet pigu, jo viņi ir pārliecināti, ka viņi atkal būs pie varas, un pēc tam atriepsies šiem skolotājiem. Un skolotāji, vismaz ne paši skolotāji, bet šī arotbiedrība nobijās un piekrita. Ja? Ko es te gribu teikt? To, protams, var vērst par labu pēc 1. oktobra, ja mēs to kliķi iestumjam mēslainē, tad mēs arī varam risināt skolotāju algas jautājumu un, teiksim, netērējot tās uz dažādiem sodomītu gājieniem, teiksim, piešķirot skolotājiem, bet te tomēr ir nepieciešama šķīstīšana, jeb kadru izmaiņas, jo tomēr es uzskatu, ka izglītības sistēmā nav vietas tādiem skolotājiem, kas aģitēja par šo pandēmijas afēru un par savu kolēģu potēšanu. Nav vietas, kas piekopj sodomītu propagandu un maitā mūsu bērnus. Tātad šiem cilvēkiem būs jāatstāj amati, bet tie skolotāji, kas šīs kliķes laikā valdīšanas laikā tika atlaists no darba, atgriezīsies. Tātad skolotājiem ir jādod ne tikai zinības bērniem, bet arī tātad garīgums un morāli. Vismaz es tā domāju. Skolotājam ir jābūt par skolotāju ar lielo burtu, nevis par pedagoģijas funkcionāru, ja, teiksim tā. Ja. Man tāda arī vienmēr asociācija to, kad ir ārsti un ir medicīnas darbinieki, tā man arī tagad ir tāds jau notiek kaut kāda dalīšana skolotājs un pedagoģijas darbinieks. Ja. Bet tagad mazliet arī par šitām vēl LGBT aktualitātēm, jo bija milzīgi protesti pret to visu Serbijā, un Serbijas policija ir pieņēmusi lēmumu, ka viņu valstī nekādi praidi, nekas tam līdzīgs nenotiek. Tiesa gan tikai šogad.
Un Turcijā savukārt arī ir milzīgas šobrīd demonstrācijas, milzīgi protesti pret LGBT propagandu. Tauta to pieprasa aiziet pilnīgi visās platformās, slēgt LGBT asociācijas, aizliegt publiskas aktivitātes un arī pat kriminalizēt tās. Nu, Latvijā, diemžēl, mēs novērojam arī pretējo, un vēl tas tiek viss rīkots par mūsu nodokļu maksātāju naudu. Vairākās Eiropas valstīs tauta iziet un protestē pret valdību, un Moldovā, teiksim, arī notiek protesti jau par to, kad ir jārīko pirmstermiņa vēlēšanas. Nu, Latvijā kaut kā viss pamierīgo. Nu, mums pa laimi būs vēlēšanas līdz ar to, kas saka, daudz ko varēs, es vismaz tā ticu, ka varēs izmainīt, bet par to, mazliet par Serbiju es jau savu laiku smējos, kad, un arī pie mums Latvijā tas pats bija, ka jā, Eiropā ar dibeni pa priekšu. Ja. Lūk, nu, ne tikai šajā lietā mērkaķojās pakaļ tātad visam tam, kas notiek vakar Eiropā pie mums. Šobrīd ir milzīgi protesti tieši, kas ir saistīti ar elektrības rēķiniem. Tur, teiksim, Itālijā veikals katlogos karājas manekeni, tātad ar plakātiem rēķins pienācis, ja. Gandrīz vai jālien cilpā, ja, kādi tie rēķini ir, lūk, astronomiski. Un, protams, ka, nu, diez vai te pie mums, ja nekas nemainīsies, būs labāk. Un pagājušajā pārraidē mēs te skārām tādu voluntāru soli Šveicē, ja, ka temperatūra esot jāregulē tur 19 grādi, ja, un kas tagad augstāk uzgriezīs, tam cietumsots un tātad naudas sots, un lūk, arī mūsu kapteinis Amerika mērkaķojās pakaļ. Mums vajag darīt 3 elementāras lietas. Noteikti, ka visās valsts ēkās, kad cilvēks iziet no telpas, izslēdz visas gaismas. Otrs, ka mēs aizliedzam naktis, izgaismot fasādes. Un trešais būtu pazemināt telpās temperatūru uz 19 grādiem. Lūk, nu, tāds tātad ģeniāls plāns, kā mūs izglābt. Nu, īsumā par katru punktu, tātad pirmais par to gaismas izslēgšanu. Nu, vispār kādreiz jau katrs bērns zināja, ka aizejot jāizslēdz gaismu. Nu, tagad droši vien ierēģiem būs jārīko speciāli kursi, ja, kā izslēgt to gaismu. Būs noteikti daudz plakāti, bukleti un tātad citas reklāmas kampaņas, kurās tiks iegrūsta milzīga nauda. Sapcīt tieši tāpat nauda, kas varētu, teiksim, aiziet skolotājiem. Otrais par fasādēm. Nu, labi, te vēl varētu saprast, bet nu, tas nozīmē, ka mūsu galvaspilsēta un pārējās pilsētas pārvērtīsies par tādu tumsas valstību. Es te smejos, jau pagājušreiz to teicu, ka nu, droši vien, ka jau tās zilās un zeltainās gaismas neaizliegs. Nu, kā tad bez tām, tas jau nu, tā būtu kā Kremlini, tikai to var kaut ko tādu izdarīt. Tāpēc uzņēmēji, ja gribat apgaismot savus tad uzņēmumus, zināt, kādas krāsas tur vajag. Ja? Un pēdējais, jā, tā pati muļķība, kas praktiski principā tikai dažas dienas pēc tā, kā tas noticis vakar Eiropā, pie mums arī 19 grādi. Ja? Un, ko tas nozīmēs, ka tagad jāuzmanās, ja tev klauvē pie durvīm, tev fiksi jārauj tie logi vaļā vai ne, lai izveidinās maz, kas varbūt kontrola atnākus. Es nezinu, tāda voluntāra un patiesībā pilnīgi manā uztverē negudra rīcība, teiksim, maigi. Nu jā, un pirms jau kaut kādām nedēļām arī mēs minējām par to, ka Francijā Makrons ir paziņojis arī par to ielu apgaismojumu atslēgšanu. Šobrīd arī Francijā notiek protesti gan pret Makronu, Ursulu von der Leyenu, Eiropas Savienību, pret NATO, pret sankcijām pret Krieviju, pret cenu paaugstināšanu, ierobežojumiem gāzai, enerģētikai. Un tagad es tā arī iedomājos, ja pie mums tagad naktī atslēdz elektrību,
to ielu apgaismojumu un nedod Dievs pie varas paliek tie, kas ir tagad pie varas un izsludina atkal komendantas stundas, tad jau atkal tumšās drēbēs naktī varbūt varēs iziet ārā un pēlpot to svaigo gaisu, ja, tur jo tā apgaismojuma nebūs un arī, nebūsim tik viegli ieraugāmi, vai ne? Nu ja, un tad vēl atkal ir tie lielie protesti arī pret 5G antenām, un atkal aktivitātes notiek Peru, kur šobrīd tiek uzskatīts, ka šīs te antenas apdraud cilvēku veselību, un viņas tiek gāstas nost. Kaut kad jau pavasarī bija viens tāds uznāciens arī, ka tieši Peru ar to ir nodarbojušies, un tā. Atradu tādu interesantu ziņu par kara stāvokli starp Kirgīziem un Tadžikiem. Tur īsāk sakot ir tā, ka uz robežas atrodas viens ciems un sācies konflikts starp abu valstu robežsargiem. Arī tādī skaitā tika izmantota militārā tehnika, kurš tur pirmais ir šāvis nav zināms, visi viens sveļ uz otru to visu. Mums pagaidām nav dotas nekādas ziņas, kuras valsts karogi mums tagad ir jākarina un jāgodā. Šobrīd daudzas valsts izmanto to situāciju, ja, ka notiek kara darbība Ukrainā un līdz ar to lielie spēlētāji mazāk uzmanību var pievērst citiem karstajiem punktiem. Un tātad gan Vidusāzijā, gan citu valstiņas un, pareizāk sakot, vietējās varas, ja, un ciešaut parastie cilvēki, ja, izmanto situāciju, lai izkarot kaut kādas šīs te pozīcijas. Man vairāk tomēr uztrauc mums tas, kas notiek tepat Dievzemītē, jo nesen tika tāda provokācija izplatīta transportā, tātad, ka, lūk, Krievijam tātad sēdekļi transporta aizmugurē, ja, un, ja vēl agrāk pirms šī te saspīlējuma to varētu uztvert tā kā tādu neveiksmīgu joku, ja, tad, šobrīd tā jau ir provokācija, taču pats trakākais, ka es, teiksim, lasot tīmeklī daudzus komentārus, redzēju, ka cilvēki daudz ir noticējuši, ka tiešām Rīgas satiksme varēja kaut ko tādu izlikt. Tas nozīmē, ka šis noskaņojums sabiedrībā jau ir tāds, ka mēs to pieļaujam. Tas ir tāpatās, kā agrāk bija, teiksim, Savienotajās valstīs melnējiem, tur atsevišķas vietas, toaletes un tā tālāk. Mēs jau psiholoģiski it kā esam tam gatavi. Ja? Un kā tad nebūt tam gataviem, ja, teiksim, tāds NATO činalnieks mums kā Sārts ierodās uz konferenci un demonstrē zeķes, uz kurām ir rakstīts, kas saka, tapči rusņu, ko varētu latviskot kā mīdiet krieveļus. Ja? Viņš gan saka, nē, tur neesot nekas etnisks, taču nekā savādāk kā tieši vēršanos pret tautību to saprast nevar. Jo, iedomājieties, ja tur būtu rakstīts tapči latišņu, un ko tam teiktu, ka tas tā nav? Nē, es nedomāju, ka šeit ir tieši kaut kāda, teiksim, nepieciešama juridiska iejaukšanās, ja? Bet man liekas, ka ir spēki, kas speciāli kurina nacionālo naidu, ja? Lai nevarētu latvieši un krievi, ja, kaut kādīgi vienoties un visu šo kliķi gāzt. Ja? Tāds man tas uzskats, un es tomēr domāju, ka mūsu pašu drošībai un sabiedriskai labklājībai tomēr ir nepieciešama saticība. Ja, un tā laikam te mēs noslēdzam ar to, ka koronavīrusa pandēmija tuvojas beigām. Tā ir vēstījis Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Gebreyesus. Viņš apgalvo, ka mirstība no Covid-19 pagājušā gadā ir bijusi zemākā kopš 2020. gada marta. Citēju, mēs nekad neesam bijuši labākā situācijā, lai izbeigtu pandēmiju. Mēs vēl neesam sasnieguši mērķi, bet beigas ir tuvu. Tā viņš nopaudis šajā te preskonferencē, taču tāpat viņš uzskata, ka 70%
no iedzīvotājiem ir jābūt vakcinētiem. Te gan gribās arī pieminēt to Haitī, kur bija laikam ap 1% vakcinētie cilvēki, un tur bija vispār vismazākais saslimstības un mirstības līmenis. Bet neskatoties uz to, mūsu Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas vadība jau ir izdevusi rīkojumu, ka visiem darbiniekiem būs jāpotējas pret šo te kroņa vīrusu. Nu, laikam izņēmums ir tiem, kuri strādās attālināti. Jā, nu, ja par šo pandēmiju, tad es nebūtu pārāk cerīgs, nepaļautos tātad uz tādiem solījumiem, un gribētu vēl tikai vienu lietu piebilst, ka tikko tika izskatīts tātad šie pēkšņās nāves gadījumi Eiropā, un jo mazāks tātad ir potēšanās apjoms, jo mazāk ir šo pēkšņās nāves gadījumu. Un vislielākais skaits ir tieši Portugālē, kas ir viena no pašām nopotētākajām valstīm tātad Eiropas Savienībā. Un ko es te gribu teikt? Cerēsim, ka mums tas ies garām, taču, kā saka, būsim veseli un, kā saka, turēsimies. Un analizējam, domājam, mostamies. Un mums, protams, pirmajā vietā ir Latvija.